tad man jāsaka tā. Protams, ka ķīmiķi un biologi un fiziologi ir atraduši mīlestības ķīmisko formulu. Tas ir briesmīgi, teikšu godīgi. Ja? Bet, ja jums ir jāuzzīmē, vai mūzikā jāpasaka, vai ar smaržu jāiesaka vārda mīlestība. Jums nav tāda, vai ne? Jūs nevarat uzlikt uz kaut kā. Un tāpēc paparda zieds, bet tās ir manas domas un mana pieredze. Es viņu redzu, ja man ir cilvēks, ar ko redzēt, tad man šis paparda zieds uzied. Ja es tam noticu tajā naktī, bet ja es eju pa mežu un skatos, kur paparda nezied, atkal paparda, atkal nezied. Ko man stāsta, ka paparda zied? Nezied taču, ja? Bet, ja es pat nezinu, kur es eju, vai tā ir īsti paparda, kas zied. Bet man viņa zied, jo man blakus ir cilvēks, un tas varbūt būs ļoti ķecerīgi, ko es jums pateikšu. Nekad to neesmu teikusi, ka piedod man dzīvesbiedrs. Īstenībā tu vari to papardu ziedu redzēt, ziedam varbūt ar cilvēku, ar kur tu esi nejaušai naktī ticies, jo Jāņi ir mistērija laiks. Un varbūt tas acu vai dvēseļu kontakts tā īsajā brīdī ir ļāvis tam ziedam uzziedēt.